Agrais rīts un copmaņi pie ezera. Pie Alūksnes ezera. Pašā malienā mēs esam nonākuši, klausīt. Reku mēs redzam, sala Cepurīte, pa kreisi garā sala. Kaut ko pa vidu iesim, tur jābūt tām sēklim ar tām lieliem asariem. Ejam meklēt vēl vienu punktu, kas jau sēž mūs gaida. Un saka, ka šeit ķerās milzīgi asari. Minūtes 10 mēs gājām līdz tam melnajam punktam, kas no krasta bija redzams. Un reku mēs viņu atradām, un tas ir vietējais matadors Igor Dzilna, par kuru noteikti daudzi zina un ir dzirdējuši. Prieks, ka tu mūs uzņēmi, Igoriņ. Forši, man jau ar prieks, ka draugi atbrauc ciemos pamakšķerēt. Pastāsti, kā Alūksnē šis gads vispār pagājis, kā izskatās ezers, kāda loma? Lomi tagad jau martā sāk smuki parādīties, jau teiksim, Veču upes kaktā balto zivi labu ķer jau, teiksim, rupa rauda ķerās līdz puskilo, tāda, mums rauda ļoti liela ir ezerā. Brekši skaisti ķerās, rudulis trāpās lielais, tāda, līņi, pat vakar 2 kilo līnis bija no ledus, un pagājušajā nedēļ 2,400 bija lielākais bija no ledus. Es te redzu asarus, mēģinu asars, tā ir tāda mana ziemas zivs, kur es teru pārsvarēs. Balto zivi ne tā īpaši, tā. Par asari arī ir tā, teiksim, ka tas par Alūksni jau, klīst jau ilgu laiku leģendas par lielajiem asariem, un tad, redz, bieži vien, teiksim, viesmakšķernieki iedomājas, tik brauksim uz Alūksni, tik ķersim to lielo. Bet variants jau ir kā visos ūdeņos, tā ūdens tilpne ir drusku jāiepazīst. Visas tos knifus un fīčas un kā uzvedās tās zivs. Tāda arī tie rezultāti sanāk. Tā ka brauc tikai uz šejieni, vairāk nekur, ne uz peikus. Ledus tagad visur ir pazudis, un šeit ir klasika, ka viņš vēl turās un turēsies noteikti vēl kādu brīdi. Mums ir kaut kādi 20 centimetri stabili ir. Bet, teiksim, šī mirklī jūtams jau pēc zivs uzvedības, ka viņi jūt, ka tas pavasars tomēr jau ir klāt. Jā, zivs paliek aktīvāka. Redz, mums ir tā bēda tos plēsoņus ķert, paliek grūtāk, jo ezers ir ļoti tīrs. Un tas ir pēdējos gados, viņš ir attīrījies, nekādas ražotnes šeit nav. Un viens no tīrākajiem Latvijas ezeriem. Protams, tā zivs labāk redz. Kāds tavs ir lielākais asars, kur tu esi te noķēri? Man ir kilo 550, bet, āķa galā ir bijis stipri lielāks. Teiksim, es to kilo 550 šajā, 13 centimetri diametra āliņģi ievilku bez gafa palīdzības. Nedēļu iepriekš man paņēma tāds, kad viņam pat kupis palika ārpusē. Tikai galva iegāja iekšā. Kā tev šķiet, kāds te varētu būt tāds lielākais izmērs? To, ka šeit ir Latvijas rekords, tas ir 100 punkti. Kāds ir? 2 pāri drusku, bet šeit 2,5. Vēl vecos laikos es zinu vecos vīrus, kas ir ķēruši 2,5 tādus asarus. Es pieļauju, ka daudzi šobrīd skatās šo te sižetu ar domu, ka gribētos taču aizbraukt uz Alūksni. Varbūt tu vari kaut ko tādu ieteikt večiem pirmajai reizei? Pirmajai reizei, vajadzētu tomēr uzmeklēt tos grunts nelīdzenumus, tā saucamās kantis. Ļoti labi var tāpat norientēties pēc vietējiem makšķerniekiem. Uz ezera tāpat katru dienu kāds ir, un to jau apmēram tā var just. Vietas pietiek visiem, kur makšķerē, teiksim. Nav jau tā, ka ir jāborē zem kastes otram, ja? Bet, labās reizēs ļoti labi ir ar blitkām. Teiksim, tāpat mums ir ļoti populāri ir šķērsblit, kas mēs ķeram. Jā. Neviens nav atcēlis vertikālo blitku, tā ir klasika, uz to ariņiem asaris. Protams, tad, kad ir pišķi švakāk, tad jau pašu mormišku. Viss jau tāpat klasiski. Es izmantoju pārsvarā tumšās mormiškas, jo man tāda sajūta, ka tas ūdens ir tik dzidrs, ka kaut ko vajag tādu piezemētākus toņus.
Nu, es pats tagad makšķerēju ar 0,14. Tad, kad jūs piebraucāt pie krasta, sazvanījāties, pateicu, kur es esmu. Un pēc tam pirmajā cēlienā man paņēma esaris, es viņu 6 metri uzvilku augšā, un tad viņš man pie Aliņģa tolku norāda. Tātad nav ar diegiem, nav vāršana? Nu, nav vāršana, tur bija virs kilograma. To esmu diezgan daudz vilcis tādus, es apmēram jūtu, kas tur nāk augšā. Tagad reiz ir pagaidām klusums. Šis bija man, kā saka, tas laimīgais āliņģis. A jūs ko tur āliņģī skatāties? Jā, 8,4 metri mums te ir. Nē, tagad reiz tā aizgāja, redzi, taisna strīpa, viss, grunti taisni rāda. Jā, tā te blakus vēl zivs. Jā, tā ir vēl zivs, jā. Tu baigi esi piešāvies, neko pie viņiem. To es uzreiz jūtu, un pēc tā visa tā paugura paceļas apmēram jūti, cik liela viņa varētu būt. Rakāk kā zivju gārnis tu viņš. Sajūt ziv. Tagad nav, tāpēc, ka es atnācu. Jā, redzi? Bet tas ir kaut kas mazs. Jā, grūti pateikt. Tas ir kaut kas maziņš tur. Jā. Mazais asarītis vai ķīsis tur. Bet, Petrīt, ko tu šodien, kā tu štukotājs skatos, tu tā nemierīgs esi. Tu tā īpaši tā sēdēt un gaidīt, laikam nav pierasts. Es asars nekad šitā neķer sēž un gaidu. Man vismaz tagad, man tāda 3 caurumi, kā sagatavot. Redz, vienā tur jau kaut kas... Normālā režīmā tu jau 3 kilometrus būtu apskrējis ap. Jā, kustās, vai ne? Tas jau, kas kustās, tas tomēr ir tuvāk pie Tas vakariņā sēd zivi. Varbūt, jā, bet šitā. Nē, nu var jau būt, ka tā var arī sēdēt, varbūt tie tā arī jādara, bet tur redz, kas notiek, nu mēs te trietā jau sēžam, klausies, kaut kas nav labi, vai ne? Viņam nav ieslēgusies tā apetīte vēl, vai ne? Varbūt, ka mēs nepareizi raustam, tu raust no augšas un apakšu uz augšu, vai? Veči sāk nervozēt pa biškiņam. Lielās zives nav. Jā, bet tu sēdēji manā āliņģī, vēl kādos ar citos bija? Petrīt, kas tie pa džekiem ar moci atbrauc? Tie ir baigi nopietnie džeki, vecīt, tur ir. Nu, džeki nopietni, viņi var arī aizdzīt mūs. Jā? Jā. Es domāju, tādu ekipētu, bet tādu baigi draudzīgie. Protams. Jūs esat tie, kas uztur te kārtību? Jā, inspektori pašvaldības aģentūras vēl, jā. Nu tas priecē. Priecē tas, ka jūs esat labi apģērbti, priecē tas, ka jums ir foršs mocis. 2 moči. 2 moči Un vēl jums. kvadrocikls arī. Wow! Respektīvi tie, kas uz šejienu atbrauc domādam, ka te var darīt visu kaut ko gribās, tad viņi... Silti neiesaku tā domāt. Silti neiesaku tā domāt. Saki, teiksim, tie veči, kas izdomā, ka šobrīd ir ledus, viņi nekad nav bijuši, kas viņiem būtu jāņem vērā, kur jāieskatās, lai zinātu vietējos noteikumus? Visu vienkāršākais variants. Mums ezeram ir sava mājaslapa. Ļoti viegli atcerēties adresi aluksnesezers.lv. Tur ir pieejama visa jaunākā informācija un arī visi noteikumi, kas attiecas uz šo ezeru. Respektīvi licencīt vajadzīgi mašīnai. Visi kontakti, tālruņi, ja kaut ko nezinu, var droši zvanīt, ja kaut ko nesaprot. Un licencijas vienkāršāk arī ir internetā, pakalpojumi.lv. Tā jums viss sakārtos. Jā. Tad pastāst, ko jūs pamanījāt šodien braukājot? Mēs tikko sākām braukāt. Brekši bija smuki arī. 2 āķi bija nolausti Murmiškā vienā sēkļa. Asarīši bija, bet brauksim tālāk, skatīsim. Jūs piezvaniet, ka ieraugat, kur liktīgs pļaus ir. Tā mēs te mokamies. Liktīgs pļaus, kādas zivis atkarīgi, ko jūs interesē. Mums lielas. Lielas? Tepat bija veikums smuki brekši, tur tālāk uz tā sēkļa. Te zvaniet, te smukas raudas tepat krastā vēl, tādas pa 200-300 gramu. Tā kā mēs te sēžam pilnīgi garām. Igors mums atveic speciāli. Igors te ir, jā, viņus paskolojis jau, tos asaru, palikuši gudrāki. Skaidrs, bija jau tad... Glupākie ir izvilkti, jā, gudrākie jau vairs neņem. Kāds aizdoms jau bija? Vietu ir daudz, ezers ir liels, tur arī viss Pirtiņas gals ir izcilas, asaru vietas izcilas, jā. Jā, es jau saku, ka varam pārbūt uz turien. Tur ir, tur večiem bija sestdien kapitāla asaru. Skaidrs.
Igor, inspektors saka, ka tu esi atvedis uz vietu, kur viss ir izķerts. Nu, braucam tādu uz pirtiņu, nu, ko tu tur? Vai uz Barčiku? Uz Barčiku? Nē, labāk uz pirtiņu. Esam veiksmīgi nomainījuši dislokāciju. Jā. Jautājums, kur tad mēs tagad esam? Mēs esam Lasbergī. Barona Fītenhofa von Šēla vasaras rezidence. Pamakšterēsim, ja viņš atļaus. O, te tas saucējamais upes kakts būs. Nē, upes tak palika iepakaļ. Tas mūs šodien neinteresē. Nē, brekšus mēs šodien neķersim, es domāju. Nu jā, nu vai tad. Mēs taču esam izgājuši uz asariem, kādi te brekši. Tad vasarī jāspiež. 12 tā kā neņem. Viņš ar mazo, un tad beigās to motuli Guņčos rakstīja, viņš saka, cik tas iztēja 300 gramu. Blin, pa divi, man snievu 600 gramu kā samērts tā. Te izskanēja doma, ka tas pēpus. Jā. O, foto vajag. Svešām salām es nedīšām. Nē, tu man pastāsti, kāds ir šeit, šajā galā ezera tas noslēpums, kā tu tiki pie tāda forša loma? Ezera noslēpums vai? Ezera noslēpums nav ezerā. Grūts ezers, pirmkārt jau, ja nezinu. Un ir tā, kad ir tādi matadori kā Igors, Guņča, kur sākumā jāsteigā līdzi, lai saprastu, kā strādā. Bet tā kā asars ir tik daudz, ka visiem pietiek. Es domāju, ka arī tas likums pa 5 kilogramiem. Tad, kad tu sāc vilkt, tad jau tu vairs nejūti. Bet, asars ir smuks arī no 300 alūksnē, gan saka, asars sākās no puskilā. Nu ko, pamēģināsim vismaz 300 noķeršā. Jā, 300 līdz 400 tas ir ar garantiju var dabūt, bet lielāki ir jāmeklē. Nu ko, tagad ir pienācis brīdis eksperimentam. Kā mēs tikko redzējām un dzirdējām, tad Džeki te ķer skaistus asarus. Man uzreiz ieteica likt 0,1 aukli ļoti plānu. Redzot tādu daudzumu un tik skaistus asarus, es iedomājos, ja jau viņi te ir tik badīgi, tad es varētu mēģināt to pašu rezultātu sasniegt ar to rupjo, ar kuru es pirmīt gribēju noķert lielo, milzīgo, kilogramīgo asaru. Proti uz 0,14. Faktiski no tā cauruma, kurā ļoti labi ķērās, es jau te sēžu minūtes 5, man pilnīgi nekas neķerās. Vai tiešām tā būs taisnība, ja es nomainīšu šo te auklas diametru uz daudz plānāku, situācija uzlabosies. Taisam eksperimentu. Karts ir? Ir, jā. Jā. Nu ko? Igoru es noliku pie kameras, kurš tagad apgūst operatora profesiju. Es apgūstu alūksnes asaru ķeršanas mākslu. Labs, jā. Jā, es pateikšu tā, kad ja es tiešām uzliku 0,1 un ilgi gaidīju, reku viņš pieteicās. Man jau tāda bija sajūta, ka man apakšā ir pieķēries sačoks. Tad mēs tev iedodam. Tas jau būs. Jā! Nu ko? Bet tagad jālaiž iekšā, varbūt ir sanākuši. Es jau piebaroju te. Nē, vispārīgi. Es jau piebaroju. Jā, nav jau viena. Paklausīju. Uzliku plāno auklu. Nebučošu. Ēdīšu. Labadiena. Čau! Veiksmi darbā. Paldies! Kas ir nevis veiksmi? Normāls asars. Nu jā. Tas ir dročka tevējiem. Es domāju, šitais pats esmu āķi ielodējis. To es skaidri zinu.
Aleluja! Ko čirā, mamu! Asties, kāds smokos, asties uztaisīs. Jā. Nē, nu nekas jau baigi pārta, viss nav, bet nu patīkam tam. Nu, tas ir viņš ir Nu, ja nav ko smūs. Richtig. Vai ne? Jā. Tomēr ap Piekafis. trešo piegāju mēs viņam paņēmām. Tu redzi ko? Nu, Tā ir stēle, pasties, nekameņā. jā, nu šodien, mūsu- šodien viņi tā mūs te dresē. Mūsu Latvijas bass, sapties, kāds Jā. viņš izstās, ko, re? Tā ir ģēla. Skaisti. Spējpusā tāda nedabūs, padomā. Nu ko, es arī ielienu kadrā mazlietiņ tā, mēs selfiju uztaisīsim. Kur mēs te visi esam? Šitā telē. O, jā, šitā mēs esam. Šitā mēs te braucām tos baigi lielos asarus ķert. Rēpīgi lielos. Bet beigās noķērām arī ne tikai asars, bet arī foršas draugus noķērām. Paldies! Nu ko, draugi, atvados šoreiz no jums. Paldies, ka skatījāties, spiediet laikus, tur šērojiet un vispārējo. Pacentīšos ražot aizvien jaunus un jaunus interesantus sižetus. Tā kā brauciet uz Alūksnes ezeru ķert lielos asarus un brauciet uz Adrem auto izmēģināt savu Subaru.